Ik vasaru vairākās vietās pasaulē noris ģimeņu 3x3 sajiets, 2 no tiem arī Latvijā. Kas mudinājis ģimenes no Latvijas šogad doties uz sajietu Vācijā? Rokpeļņu ģimenei tas bijis ģimenes un draugu aicinājums pievienoties. Mārim radinieki katru gadu piedalās, un tas bija tāds kaut kāds ļoti likumsakarīgs solis, kad mums arī būtu jāpiedalās šajā nometnē. Māris Smeika no rītiem ar sievu apmeklē smadzeņu lauzi, jeb oficiālajā nosaukumā ģimeņu semināru, kas veltīts veselīgu attiecību veidošanai. Taču ar laiku kopā ar jaunāko dēlu Oskaru sākuši apkārtnes sakopšanas darbus, arī ar sentēvu metodēm. Kas iemācīja, vai zināja jau no Jā, bērni prot. Tas viss nav nekas svešs, gan tā ar parastu izskapti, gan ar trimeri, gan ar stumjumu. Tas viss nav nekas jauns, tāpēc mēs arī to ejam un daram. Mums uzvārds liek strādāt. Dēls Krišjānis te slīpē basketbola iemaņas un pamazām kļūst par gardumu meistaru. Mēs šodien uztaisījām šokolādes desu, to siera bumbas, mazos šļos skudru pūznīšus. Tikmēr Elīze aizrāvusies ar teātri un keramiku un ieguvusi tik daudz jaunu draugu un iespaidu, ka nevēlas, lai nometne beigtos. Vienu no Elīzes izraudzītajām ievirzēm vada keramiķe Ieva Jurka, kura arī uzaicināta sajietam pievienoties no Latvijas. Viņas vadībā bērni un pieaugušie ļaujas iedvesmas lidojumam keramikas formā, no dekoratīvām glezniņām un velosipēdiem līdz tradicionālu keramikas trauku radīšanai. Ieva ir nevien ievirzes vadītāja, bet arī mamma meitiņai Paulai. Man sanāk apvienot tāpēc, ka bērniņi pieskata meitenes pa dienu, kamēr esmu šeit. Un arī pēcpusdienā pieskatā, viņām ir savas nodarbības, savas izklaides, viņas tur darās un ņemās, un tāpēc arī es varu arī pati pastrādāt ar citiem un arī pati kaut ko uzveidot. Sajieta dienas ir ļoti piepildītas, atzīst Ieva. Laiks paskrien nemanot. Pa dienas laiku mēs baigi nesatiekamies, jo mums katram ir savs intereses, un es izmantoju arī iespēju, ka es varu uztaisīt pastāvus. Tikmēr Ievas partneri Sandi no sajieta ievirzēm visvairāk interesējusi reportieri ievirze. Es ceru, ceļojot pa pasauli, noķert kādu latviešu pasākumu, kur es varēšu izmantot zināšanas un izveidot sižetu, kur pēc tam izmantos latvieši, lai pats sev pierādītu, ka es to varu un kaut ko esmu iemācījies. Sandim noteikti jāapsver trenēt apgūtās reportiera prasmes arī iemūžinot meitu Paulu. Tur acīm redzams nākamās zvaigznes potenciāls. Man mīļākā dieva mīļa mole. Mīļa mole, bez maķetu, bet matu volē. Līva Karlsone sadarbībā ar Bērzaines 3x3 reportieriem. Maķetu,